Paskatīsimies šobrīd, kādas īpašības piemīt baterijām, ja tās saslēdz dažādos slēgumos. Mēs varam paskatīties šeit mums ir 3 dažādas baterijas un arī voltmetrs, ar ko mēs izmērīsim spriegumu. Katrai pēc kārtas izmērīsim spriegumu. Pirmai baterijai ir 1,5 volts spriegums. Paskatīsimies, cik ir otrai baterijai. Otrai baterijai arī ir 1,5 volts spriegums, tad tās abas baterijas ir vienādas. Un trešai baterijai spriegums ir arī 1,5 volti, tātad izrādās, ka visas šīs 3 baterijas ir vienādas pēc spriegumiem. 1,5 volti ir normāls spriegums pirkstiņa baterijai AA, tādai, kura ir jauna un pilnībā uzlādēta. Ja? Paskatīsimies gadiem, kas notiek tad, ja mēs šīs baterijas saslēdzam vienu aiz otras virknē. Kāds tad ir spriegums abām baterijām? Saliekam kopā un skatāmies tagad, kāds tad būs spriegums. Un spriegums ir 3 volti. Tad šajā gadījumā, ja mēs saslēdzam baterijas virknē, spriegums summējās. Katrai baterijai bija 1,5, divām baterijām kopā tad ir 3 volti. Nākamo pilksim tad vēl vienu bateriju virknē. Varētu domāt, ka šeit arī summēsies, tad spriegums būs 1,5, 1,5, 1,5, 4,5 volti kopā. Pārbaudīsim to. Skatāmies 4,5 volti vai būs. Un tiešām voltmetrs arī uzrāda 4,5 volts. Tātad virknes slēgumā mēs redzam, ka baterijām spriegumi summējās. Paskatīsimies, kā tad notiek tad, ja mēs baterijas saslēgsim paralēli. Kā var bateriju saslēgt paralēli? Tad mēs viņus arī uzliekam vienu, tā kā virs otras, jeb paralēli, un savienojam ar vadiem. Savienojam vienus galus visus kopā ar vadiem, un savienosim otrus galus kopā ar vadiem. Šādi te mums izveidojas tāds bateriju bloks. Un paskatīsimies, kas tagad notiksies. Ja mēs pieliksim tagad vienā pusē šīm te visām baterijām, kas ir savienotas, un otrā pusē visām baterijām, kas ir savienotas, kāds būs spriegums. Spriegums ir 1,5 volti visā garumā. Vienalga, kur mēs pieliekam, tad šajiem blokam spriegums būs 1,5 volti. Tad secinājums ir tāds, ja mēs baterijas, jeb strāvas avotus saslēdzam visus virknē, tad spriegums saskaitās. Ja mēs baterijas vai citus strāvas avotus saslēdzam paralēli, tad visiem, un ja visiem strāvas avotiem ir vienāds spriegums, tad arī kopīgais tas spriegums tam blokam būs vienāds. Tad spriegums būs tāds, kāds ir spriegums visiem atsevišķajiem elementiem.